Vientuļnieks raksturo vīrieti, kurš ir introspektīvs, noslēgts un dziļi savās domās iegremdējies. Viņš ir cilvēks, kurš meklē patiesību nevis ārējā pasaulē, bet savā iekšējā būtībā. Šis vīrietis nav tas, kurš meklē uzmanību vai sabiedrības atzinību, viņš drīzāk dod priekšroku klusumam un vientulībai, kur var dziļāk izprast dzīvi un sevi. Viņš ir kā gaismas laterna tumšā naktī, kluss, bet nozīmīgs tiem, kas meklē viņa padomu un gudrību. Vientuļnieka vīrietis bieži vien šķiet noslēpumains, jo viņš nav viegli pieejams. Viņš ir cilvēks, kurš neizrāda savas emocijas atklāti un nesteidzas dalīties savā iekšējā pasaulē ar citiem. Viņš meklē dziļumu un jēgu, tāpēc viņa attiecības un saiknes ar cilvēkiem vienmēr ir rūpīgi izvēlētas un nevainojami apzinātas. Psihotips. Šis vīrietis ir analītisks, apdomīgs un intuitīvs. Viņš pavada daudz laika, reflektējot par savām pieredzēm un meklējot dziļākas atbildes uz dzīves jautājumiem. Viņš var šķist atturīgs vai pat nepieejams, jo viņam ir svarīgi saglabāt savu emocionālo un garīgo neatkarību. Viņš nav cilvēks, kurš viegli atveras, bet viņa dziļā introspektīvā daba padara viņu par ļoti interesantu un vērtīgu sarunu biedru. Vientuļnieks bieži vien ir arī ļoti gudrs un dzīves pieredzes bagāts. Viņš var būt filozofs, skolotājs vai ceļvedis, kurš palīdz citiem atrast savu ceļu dzīvē. Taču viņš reti uzspiež savu viedokli, viņš piedāvā padomu tikai tad, ja tas tiek lūgts. Viņa spēks slēpjas spējā redzēt situācijas no plašākas perspektīvas un sniegt mierinājumu, neiejaucoties pārāk daudz. Lai gan viņš izstaro mieru un līdzsvaru, viņa vēlme pēc vientulības var reizēm radīt attālinātības sajūtu attiecībās ar citiem. Viņš mēdz noslēgties, kad jūtas pārslogots vai emocionāli izsmelts, un tas var radīt iespaidu, ka viņš nav ieinteresēts vai attiecības viņam nav tik svarīgas. Patiesībā viņam vienkārši nepieciešams laiks, lai sakārtotu savas domas un atgūtu spēkus. Sievietes viņa dzīvē. Sievietēm vientuļnieka vīrietis var būt kā mīklaina grāmata, pilns ar dziļu jēgu, taču prasa pacietību un vēlmi iedziļināties, lai viņu izprastu. Viņš nav tas, kurš meklē sievieti, lai piepildītu savu dzīvi, viņš vēlas partneri, kas saprot un pieņem viņa nepieciešamību pēc privātuma un neatkarības. Viņš augstu vērtē sievietes, kuras ir intelektuāli un emocionāli nobriedušas un spējīgas dalīties viņa dzīves skatījumā. Šāds vīrietis neuzskata attiecības par centrālo savas dzīves asi, taču, kad viņš atrod partneri, viņa pieķeršanās ir patiesa un dziļa. Sievietei, kura ienāk viņa dzīvē, jābūt gatavai pieņemt, ka viņa emocionālā izpausme būs klusa un apslēpta. Viņš izrāda mīlestību caur rīcību, nevis vārdiem, un viņa klātbūtne attiecībās ir stabila, bet nepārspīlēta. Vientuļnieka vīrietis vēlas sievieti, kura spēj būt pati savs cilvēks un kura nebaidās no klusuma vai introspekcijas. Viņam ir svarīgi, lai viņa partnere saprastu, ka viņa vientulība nav norobežošanās, bet gan veids, kā viņš saglabā līdzsvaru un skaidrību savā dzīvē. Vientuļnieka vīrietis sievietes dzīvē. Šāds vīrietis sievietē var būt kā miera un gudrības avots. Viņš palīdz viņai ieraudzīt dzīvi no dziļākas perspektīvas un mudina uz pašizziņu un garīgu attīstību. Viņa spēja klausīties un sniegt pārdomātu padomu sievietē bieži vien kļūst par neaizvietojumu atbalstu. Viņa klātbūtne attiecībās sniedz drošības sajūtu, jo viņš nav cilvēks, kurš viegli maina savas domas vai jūtas. Taču attiecības ar viņu var būt arī izaicinošas. Sievietei jābūt gatavai pieņemt viņa introspektīvo un reizēm atturīgo dabu. Viņa vēlme pēc vientulības var radīt sajūtu, ka viņš attālinās, bet patiesībā viņš vienkārši meklē savas iekšējās pasaules līdzsvaru. Ja sieviete spēj pieņemt šo viņa īpašību, viņš kļūst par stabilu un uzticamu partneri, kurš vienmēr būs līdzās, kad tas būs nepieciešams. Kopumā vientuļnieks ir vīrietis, kurš ienes attiecībās mieru, dziļumu un jēgu. Viņš sievietei palīdz ne tikai izprast viņu kopīgās attiecības, bet arī sevi pašu. Viņa klātbūtne ir kā klusā gaisma, kas spīd cauri dzīves sarežģījumiem, vienmēr atgādinot, ka pat visgrūtākajos brīžos ir iespējams atrast mieru un skaidrību. Sievietei, kura spēj novērtēt viņa introspektīvo dabu, viņš kļūst par partneri, kurš vienmēr būs uzticams un patiesi vērtīgs.